Kā veicināt bērnu lasīt prasmi, šos un citus jautājumus kopā ar logopēdiem pārunāsim ģimenes studijā uzreiz pēc ziņām. Esiet sveicināti! Izglītības eksperti uzsver, laba lasīt prasme ir viena no nozīmīgākajām akadēmiskajām prasmēm, tā ir arī pamats skolēnu turpmākajām sekmēm pārējos priekšmetos. Par to, kā palīdzēt bērnam apgūt spēju lasīt, šodien saruna ģimenes studijā. Mans vārds ir Agnese Linka, manas viešnis, logopēdis Ilona Salna un Zeltīta Šneidera. Labdien! 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 Lasīt prasmes apguve, attīstību un tad veicināšanu. Vai var teikt, ka šie ir tādi kā 3 posmi, kuros ir iedalāms ceļš, ko cilvēks noiet, lai kļūtu par grāmatmīļotāju, piemēram? Var tā teikt? Droši vien pirms apguves vēl būs tas sagatavošanās posms. Lūkā. Un tad sagatavošanās, apguve, attīstību un veicināšanu. Piekrītat? Pilnīgi piekrīt. Lūk, tad šādā secībā arī pēc īsa brīža turpināsim mūsu sarunu par bērnu lasīt prasmi un lasīt prieku. Arī palieciet kopā ar Latvijas Radio 1, jo pēc brīža arī jūs varēsiet mums pievienoties ar saviem jautājumiem vai komentāriem. Ģimenes studijā šodien par lasīt prasmi un lasīt prieku, un ja jums klausītāji rodas, kas vaicājams vai piebilstams, jūs varat zvanīt 6722 559 vai 6722 888, vai arī sūtīt mums ziņu no Latvijas Radio 1 mājaslapas. Mana sarunu biedrene šodien logopēdis Ilona Salna un Zeltīta Šneidera. Visu pirms gribu noskaidrot tādu ķecerīgu lietu, kāda saistība īsti starp lasīt prasmi un logopēdiju? Patiesībā ir tā, ka lasīt bērns, kurš attīstās normāli, kam viss ir kārtībā, viņam logopēdu nevajag. Bet, kā mēs redzam, ar Zeltīti jau pārunājam arī pirms raidījuma, ka to bērnu ir stipri maz, kuri var tā paši no sevis vai mājas kārtībā vai skolā ar skolotāju, var tā raiti un labi ar visu tikt galā, tāpēc tiklīdz kaut kas ar to lasīšanu, nevisai tā talkā, tur viennozīmīgi nāk logopēds, kas darbojās ar skaņām, ar skaņošanu, ar skaņu saklausīšanu, ar burtu atpazīšanu un visām citām lietām, kas ar lasīšanu saistītas. Jā, un jūs teicāt, ka sagatavošanās, lai mācītos lasīt, sākas tieši ar skaņu. Tieši tā, ar skaņu, un ne tikai ar skaņu B vai skaņu A, bet ar visādām skaņām, kas mums ir riņķī apkārt, mācīt viņus saklausīt, mācīt viņus atšķirt, vai tur rūc traktors, vai skan mašīna, vai skan zvani, vai vēl kas cits riņķī apkārt skan. Ar to jau. Jā, jums ir līdz tāda uzskats materiāli, arī mazi aptamborēti grabulīši ar dažādām skaņām. Tas patiesībā ir stāsts par to pašu vienkāršo spēļu mantu, grabuli. Par to grabuli. Šoreiz tas grabulis darbojās arī kā skaņu diferencēšanas modelis, ka ir jāsaklaus, ja viens skan. Jā. Tad jāatšķir, kurš ir tāds, kurš ir savādāks, un tad tas pārītis jāsaliek kopā. Tad tie būs tie, kas skanēs vienādi. Kurš ir tas vecums, kurā mēs bērnam sākam jautāt šādas lietas, norādīt, ieinteresēt viņu par skaņu atšķirībām? Patiesībā tas jau sākas, tikko viņš pats sāk interesēties par kaut ko. Jau tas, ka viņam, ja ir grabulītis, kaut kur grabina, viņš jau pagriež skatu uz to grabuli, ja kaut kas noskan, tad viņš atkal meklē, kur tad ir tas skaņas avots, cik pusgadiņš. Kā viņš sāk jau satvert, jau faktiski pats sāk meklēt, jau pats var kaut ko atrast, paņemt, tā jau arī. Bet tas nebūs tas brīdis, kad mēs teiksim, paklausies, redzi, šitas skan citādāk, un tas atkal atšķirīgi. Protams, tas jau būs 2-3 gadiņi, tad, kad viņš varēs jau izdarīt tādas smalkas lietas. No kā vispār atkarīgs tas, kādā vecumā bērns iemācās lasīt? Kāpēc vieni ir sekmīgāki un citiem tā lieta iet lēnāk? Tie faktori ir daudz un dažādi. Mēs logopēdi jau skatāmies uz tiem riska bērniem, kas ir ķēzara bērniņi, kam ir kādas citas attīstības, kādi citi traucējumi, jeb kaut kādas tāda netipiska attīstība, vai tur lielai motorikai kaut kas ne tā,
vai izrunas traucējumi, tas jau nu vien jau ir ļoti, ļoti jāskatās un jāuzmana, jo reizēm ir tā, ka arī tos izrunas traucējumus, nu viņš pareizi runā, pēc laiciņa viņš ir iemācījies, viņš runā un visu, ko vajag, un tiklīdz sāk tāda nopietnāka, nu tas process, ko mēs saucam par lasīt mācīšanu, tā atkal kaut kādā āķi lien uz āru, jo tomēr tas valodas traucējums saglabājās, un tā lasīšana, kā valodas lieta jau ir, nu noteikti. Bez tā nu nekādi, tā kā, un kāpēc vienam notiek ātrāk, vienam lēnāk, tīri jau arī no tādām rakstura lietām. Ir bērniem, kam vairāk interesē vienas lietas, citiem interesē citas lietas. Meitenes parasti ir čaklākas un apzinīgākas un centīgākas un ātrāk apgūstās lietas. Zēni atkal ir, nu vispār jau 1:3, kam ar logopēdiju ir biežāk saistība nekā meitenēm, tā kā tie tādi, nu var teikt, nu slinkāki, kūtrāki, bet zēniem atkal ir citas lietas. Viņi ar klučiem labāk darbojās un tādas telpiskās lietas labāk, nu tā viņiem padodās atkal tādas lietas. Bet vai var tā teikt, nu, kurš ir tas brīdis, kad bērnam jāmāca burti? Nu, patiesībā burts, jo viņš mācās no kādiem gadiem 4. Noteikti, jau no gadiem 4 viņš jau zina jau savu burtiņu, jau pazīst, un tēta burts, un mammas burts. Jā, tieši tā. Vai to vajag ātrāk? Nu, tas tāds strīdīgs jautājums, jo patiesībā jau bērns vispirms ir jāpiebāž ar emocijām un ar sajūtām. Viņam ir jāčubina tie grabuļi, un jālasa kastaņi, un jāstaigā ar plikām kājām, un jāsapilda visa tā smadzeņu puslode, kas atbild par emocijām un par sajūtām. Un tikai pēc tam viss tā labi var notikt tajā smadzeņu puslodē, kur ir burti, cipari un visas tādas smalkās lietas. Tā kā vai ātri vajag sākt tos burtus viņam likt priekšā un apzināti mācīt, es domāju, ka nē. Bet nokavēt arī nedrīkst. Nu jā, bet teiksim, 1,5 gada vecumā, tad, kad bērns tikko sāk kādas skaņas un vārdiņas pirmos teikt, piemēram, vai 2 gadu vecumā sēdināt pie burtu grāmatas, tas nav tas pareizais ceļš, ne? Protams, noteikti, ne, bērnam ir jākustās. Bērnam ir jākustās. Tajā laikā viņam ir tas kustību periods, un tad viņam ir jākustās. Nu, skaņu sadzirdēšana, tas tad būtu viens. Jums ir arī līdzi kluči un dzilbju kartītes. Varbūt jūs varat tad secīgi palīdzēt stāstīt viena otrai, kā tad notiek, tad, kad ir, piemēram, tie 4, nu, tad plus mīnus gadi, kā notiek tā lasīt mācīšanās pa pakāpēm, pa posmiem. Nu, sākumā jau, protams, tā lasīt mācīšanās iesākas jau ar to, ka mammas un tēti un omas un opīši lasa priekšā grāmatas. Un arī tad, ja viņi klausās kādu disku vai kādu citu skaņu ierakstu, kur ir kāda pasaka vai dzejolis vai dziesma, tad vienmēr to pārunā, un tur arī jau tā izpratne par to lasīto un viss pārējais arī rodās. Protams, ka mēs sākam ar burtiņiem. Nu, 1. klasē jau šobrīd jau visi bērni aiziet uz skolu lasoši. Tas nozīmē, ka no 5 gadiem jau ir diezgan intensīvs tas posms. No 5 gadiem jau ir intensīva gatavošana skolai, jā, šobrīd. Bērnu dārzos. Jā. Un tad mēs sākam ar burtiem, un visnotaļ tāds lielais valis, kas to visu satura kopā, mēs logopēdi sakam, ka tā ir tā fonemātiskā uztvere. Tas ir, vai bērns saklausa skaņas pareizā kārtībā vārdiņā. Un kas tur sākumā skan? U vai n? Nu, pat faktiski ātrāk nekā sākas burtu apguve. Jā. Viņam ir jāzina pateikt, nosauc man vārdiņu, kas sākas ar A. Jā, jo tur bērniem jau ir ļoti grūti. Viņi sauc acis, viņi sauc akmens, jo tā nianse viņiem ir tieši jāatšķir, vai tas ir īsais vai garais patskanis. Un tas ir pats svarīgāka lieta nekā tā paša konkrētā burta iemācīšana. Un tikai tad, kad būs šī diferencēšana jau īstais garais patskanis, viņam pat tas nav jānosauc, vai tas ir īstais vai garais, bet vienkārši viņš zina, kas ir A, kas ir I, kas ir I, kas ir U, kas ir U, tad attiecīgi tas arī aiziet daudz vienkāršāk. Vai ul skan vidū vārdam, vai ul skan sākumā, vai beigās. Un parasti jau arī logopēdi, un ne tikai logopēdi, arī pirmskolas skolotāji bieži vien darbojās ar skaņu simboliņiem. Nevis liek to burtiņu, ka tas ir ul sākumā, bet, nu, ir, piemēram, zaļo aplīti saliec, kur tu dzirdi to ul vai vārdiņam sākumā, vai vārdiņam pa vidu, vai kaut kur beigās.
Tas notiek visās pirmsskolās šādi, vai jūs stāstat par savu pieredzi, tas, ko specifiski var iegūt, ejot pie logopēda mācības? Tam tā vajadzētu būt. Es tā pieļauju iespēju, ka tas tā notiek, jo citādi, tad mēs to zirgu liekam ratiem otrā pusē. Ja sākam jau ar burtiem un sākam jau sēdināt bērnu pie galda, lai viņš lasa, tad tas vezums būs jāstum, nevis jāvelk. Jā, tad darbosies pretēji tie procesi. Tas būs grūtāk. Tas būs daudz grūtāk. Es tomēr gribu jūs izprovocēt uz stāstu par klučiem un šīm te kartītēm. Tā, ka mēs ar tām skaņu saklausīšanām esam tikuši galā, protams, jau pamīšus un jau tajā iesaistot, visu mēs darbojamies arī ar burtiem. Un tā kā bērnam, pirmsskolas vecuma bērnam sēdēt pie galda ir ļoti mokoši un apgrūtinoši, tad viņš ar tiem klučiem var spēlēties pa paklāju, pa grīdu, ripināt pa galdu vai plauktiņā, vienalga kur. Un tad ar tiem klucīšiem, ja viņš uzripina tur un uzripina un tad jau var lasīt kopā, kas tad tur iznāk. Ja saripo otrādi, varbūt tad iznāk Ja, tādā veidā. Es parasti vecākiem iesaku sākt ar tām skaņām, ar tiem burtiņiem, kurus var vilkt tā garāk, lai viņi tā vieglāk sasaistīt ar to patskanīti. S, l, m, lai nav k, ar to ka un sārt ar ke un ka. Būs grūtāk veidot tās zilbes, bet ar tādiem, tiem garajiem līdzskaņiem, kurus var pavilkt, un viņš no tā necieš, ka viņa tur pavelk kāds garāks ž. Šie ir tādi jūsu pašu gatavoti materiāli, vai tas ir kaut kas, ko, teiksim, katrs no mums vecākiem varētu ieviest rotaļlietu arsenālā? Protams, ka var ieviest, dažādos tirdziņos sapirkti klucīši, arī mājās, ja ir remonti. Pavisam, ja ir kaut kas jāzāģē vai kas tos klucīšus un ar smilšu papīru, bērnam pat var iedot apstrādāt, pie viena būs arī pirkstu sīkās motorikas treniņš, un tagad tās uzlīmītas ir dažādas burtiņi visās krāsās un lielumos, tā kā mājās arī var droši lipināt un taisīt tos klucīšus un ripināt un spēlēt, un nekāda problēma. Šis ir tāds viens tātad labs, sekmīgs veids, kā mācīties tos burtus. Kā mācīties tos burtiņus, tieši tā. Darbošanās ar uzlīmēm būs atkal viens solis uz lasīt prasmi. Arī tieši tā pirkstiņu darbināšana, pirkstiņi strādā, plēš, līmē. Tā pirkstu motorika ir no svara gan rakstīšanai, gan lasīšanai, tai, vispār valodas veidošanās procesā. Teorētiski tas viss ir daudz pārspriests un skaidrs, bet praktiski ir ļoti grūti saprast, vai tā mazā motorika tiek darbināta gana ikdienā, vai ir katru dienu īpaši pie tā jāpiedomā. Tāpat kā, protams, pie 100 citiem attīstības sīkumiem, kā jums šķiet. Jāskatās ir, kā tas zīmuls turās rociņā. Un tagad ļoti, ļoti daudz, procentuāli daudz bērnu to zīmulīt vai pildspalvu tur nepareizi. Dažādos veidos. Un ir pat tā, ka 4 gadiņos, viņām vajadzētu tam zīmulītim tomēr turēties pareizi. Tādā pincetes tvērumā. Jā, mēs parasti sakam tā bitīte, tā mazā bitīte un pārējie tad ir apakšā. Tie pirkstiņi tieši tā. Tā nav kaut kāda kaprīze. Reizēm vecāks saka, galvenais, ka tik raksta vai nav vienalga, ka tik, bet tad noslogo nepareizās muskuļu grupas, un tad vairs, ja bērns vēlāk būs arhitekts, kuram vajadzēs ļoti precīzi un smalki, tad tas būs ļoti no svara. Tā kā, kā jebkurā darbā ir labi, ja to var izdarīt labi un precīzi un perfekti. Par rakstīšanu runājot. Arī par rakstīšanu, protams, par rakstīšanu runājot, bet par to pirkstu vingrinājumu, ja tas zīmolīts tomēr neturās rociņā, tad, pie tā ir jāpiestrādā. Vai tie ir Lego klucīši, vai tās ir podziņu vēršanas, pīšanas, aukliņu siešanas. Un tad man bija nesen saruna ar vienu sporta treneri, tādu labu sporta treneri, un tad, kad es saku, bet neiet tiem bērniem, kaut kā, tu nevari kaut kādas, kustības vingrinājumu, kā tu, viņš saka, protams, badmintona iesildīšanās vingrinājums, raketi, lai turētu. Un tad mēs tagad ar bērniem, jo te apļo viss, gan pirkstus var izapļot. Webkameras lietotāji šobrīd ir privileģētā stāvoklī, jo viņi var redzēt, ko Ilona rāda un ko viņa dara, virpina savītas rokas. Trauku mazgāšana, kolosāli, roku mazgāšana zem krāna, ne tikai šitāda palikšana un tad šitāda slaucīšana dvielī, bet rociņu mazgāšana, kolosāli, roku vingrinājums un pirkstiņiem.
Un būs saistība arī ar lasīt prasmes attīstību. Noteikti, jā, tas ir tik cieši saistīts, ka mēs to nekādi nevaram tā salikt pa kumosiņiem, pa gabaliņiem un teikt, tagad šitais, tad būs tas, ja šitais, tad tagad noteikti. Vēl par tām metodēm, burtu, zilbju mācīšanās, viss šajā ceļā. Tālāk jau, kad jau ir zilbītes un ka bērns jau ir samācījies tā labi ar tām zilbēm, tik galā ir ļoti labs, tagad iznācis materiāls ar zilbēm. Vienā pusē ir burti, un otrā pusē tiem pašiem burtiņiem ir zilbes. Un tad var lasīt, viņu ir ļoti, ļoti daudz. Gan to zilbju, gan visi burtiņi ir vairākos eksemplāros, tur gan var likt no burtiem, var likt vārdus, un pēc tam lasīt, un var no zilbītēm likt vārdus. Un tad ir tā, ka, ja bērns saliek to vārdiņu, ja viņš, piemēram, saliktu šādi te. Cūka. Jā, es saku, ko tu tur saliki? Cūka. Es saku, labi, tu tagad klausies uzmanīgi. Cuka. Viņš saka, tu nepareizi saki. Tas nozīmē kolosāli. Fonemātiskā dzirde viņam strādā. Tagad mums tik jāuztrenē tas, ka ir U un ir arī U. Un tad mēs darbojamies ar tām zilbēm un vēl labāk, ja viņš izlasa zeķe un arī izstāsta, kas tad tas tāds ir. Tad mēs trenējam arī to sapratni. Ja lasītā sapratni. Un tagad es jau te rādīju tās jaunās grāmatiņas, kas iznākušas tagad, viņas ir vairākas, jau kādas 6 laikam, vai ne? Diezgan daudz. Diezgan daudz. Ir pasakas, kas ir rakstītas vārdiņu dalot zilbēs. Jā, un jūs pirms rādījuma teicāt, ka tas ir gan svarīgi, ka tas ir patiesībā kaut kas jauns. Tas ir jauns tādā ziņā, ka nebija mums tādas, bija ābecīte, kur ir varbūt zilbēs dalīta, ja, ir vēl varbūt, tādi tie mācību materiāli, bet tādi, ko mājās, piemēram, pasakas palasīt, tādi nebija. Zilbēs tieši. Zilbēs, tieši zilbēs dalot. Protams, tiem bērniem, kuriem viss iet ļoti raiti un labi, viņš iztiks bez tā posma. Viņš apgūst tos burtus, un vecāki teiks, es nemaz viņam neesmu mācījis, un viņš jau māk. Jā, apsveicam, kolosāli, tad ielieciet enerģiju. Cik tādu bērnu ir? Citās. Ziniet, 30% kā minimums ir tiem, kuriem vajadzēs palīdzību. Jā. Un arī, es domāju, no tiem pārējiem 70 kaut kāda palīdzība tomēr būs vajadzīga. Bet 30% bērni ar garantiju, ka viņiem noteikti būs ne tikai mammai jāpalīdz un tētim, bet arī logopēdam būs jāiesaistās tajā lasīšanas procesā, lai viņu kaut kā iesāktu tā labi un uzlabotu un tā. Un atkal, es par tiem vecumiem nemitīgi jūs tīrda, bet šādas zilbēs rakstītas grāmatiņas, kuram brīdim būtu piemērotas aptuveni? Ir bērni, kas 5 gados jau lasīs. Jā. Un tas būs arī normāli. Jā, 5 gados. Ātrāk noteikti arī tas nemaz nav vajadzīgs, bet ja viņš 5 gados lasa ļoti labi, ja 5 gados viņš vēl nelasa, bet zina jau pazīst burtus, arī tas ir ļoti labi. Viņam vēl laiks līdz tiem 7 gadiem ir veseli 2 gadi, tā kā lēnā garā. Galvenais skatīties, lai tas process iet uz priekšu. Lai nav tā, ka viens burts kā jūk, tā jūk, viens iemācās, vienalga viņš kaut kur pazudis atkal pēc brītiņa. Skatīties, lai tas viss iet uz priekšu, lai kaut kur neiestrēgst, lai kaut kas netiek nokavēts, lai tas tā virzās uz priekšu. Bet būtībā tas lielākais izaicinājums laikam ir ne tikai atšķirt un mācēt nosaukt burtus, bet likt zilbēs. Tad tas būs tas, lielākais izrāviens un tas, kas nosaka patiesībā to, ka bērns nevis tikai māk burtiņus pazīt, bet viņš jau pārvēršas par lasītāju, tad būs šī likšana pa zilbēm. Tad būs, vienkārši 2 burtiņus liekam kopā un lasām, kas tur ir sanācis. Tieši tā. Un pat vienu dienu nodarbībā, kad atnāca viens puisītis, kuram būs jau tūlīt 6 gadi, viņš bija milzīgi priecīgs, ka viņš varēja man nodemonstrēt, kā viņš nosauc visus burtus un ka tur vārds iznāk. Tas viņam bija uzvara milzu liela. Jā, piedodiet, cik vecs? Tā kā 6 gadi. 6 gadi. Mums tā lēnām abiem diviem tur tā kopā iet, bet iet uz priekšu iet. Un galvenais jāskatās, lai tas process iet uz priekšu. Es gribu atgriezties solītī atpakaļ. Kā novērtēt to lasīt prasmes kvalitāti? Jūs teicāt, ir svarīgi, lai tas process neapstājās. Jā? Noteikti. Laikam to lasīšanas kvalitāti pirmā tāda lieta, kad viņu sāk novērtēt, ir pirms skola.
Tev pirmsskolā noteikti, vai ne? Zeltīta bērnu dārzā. Ir, bet kad iet uz skolu. Faktiski 1. klasē septembrī. Bet tur ir tā nianse, tai kvalitātei izlasīt un saprast, ko tu esi izlasījis. Vai tas ir vienalga, vai tu izlasi vienu vārdu, vai tu izlasi frāzi, vai tu izlasi teikumu, ir jāsaprot, ko tu esi izlasījis. Jo, ja tu neesi sapratis, tu vari izlasīt strasts, virbulis, lāde, zeķe, bet kas tas tāds ir? Un attiecīgi, ja ir attēli, ja tu vari parādīt, kurš no šiem attēliem atbilst, tad jā. Bet ja šīs izpratnes nav, tad, tā nav lasīšana. Nu jā, tā ir tāda mehāniska burtu likšana kopā un tā, tas arī solītis, bet tālāk jau ar to sapratni, jā, tas ir skolā tad jau jā, jo 1. klasē viņiem ir jāprot izlasīt. Ja bērnu dārzā pirmskolā vēl priekšā pasaka skolotājs to uzdevumu, tad skolā 1. klasē jau viņam ir jāmācās pašam izlasīt, pašam saprast. Un ļoti straujā tempā iet uz priekšu 1. klasē šī programma un šī lasīšanas tie pamati, tie, kuriem bērniem ir ielikta pirmskolā, tiem ir vieglāk līdz ar to arī apgūt visu skolas programmu. Kam ir problēmas, tiem arī ir līdz jaunajam gadam diezgan grūti jau. Nu jā, jo ļoti daudzu sešgadnieku vecāki raizējās pirms skolas, tajā pēdējā gadā pirms skolas, vai obligāti bērnam ir jāmāk lasīt uz skolu ejot. Jāmāk tā tad. Programma laikam to paredz, ja? Kaut gan tur man liekas, ka tās programmas īsti nesasaucās pirmsskolas ar, piemēram, ar sākuma skolas. Ja pirmsskolā saka vēlams, tad pirmsskolā jau laikam prasa, ka tomēr ir jālasa, ja? Tā kā, tas āķis ar to programmu saskaņošanu mums vienmēr ir bijis tāds diskutabls jautājums. Tur ir tā, ja bērns ir laicīgi sācis runāt, attiecīgi, tādā jau vecumā, kad jau bērns sāk runāt, viņam ir normāls vārdu krājums, viņam arī aiziet visas šīs lietas. No tiem bērniem, kuriem ir aizkavējusies tā valodiņas attīstība pašā sākumā, tad ar viņiem arī ir tie bērniņi, ar kuriem ir grūtāk. Un tad līdz ar tiem ir sanāk arī vairāk piestrādāt ar tiem bērniem. Bet piemērs. Ir ģimene, kas atbilst normai, bērns, kurš ir attīstījies savlaicīgi un viss tiešām pēc standartiem notiek, bet, piemēram, 6 gadi un nelasa. Un ir vecāki, kuri saka, jā, mēs ejam pa ielu un runājam par to, ka rekur uzrakst un kas tur rakstīts un gribās zināt, un it kā interesi ir, bet lasīt mācīties negribās. Tad noteikti ir kāds āķis, tieši tā. Un patiesībā ir tā, ja jau 5 gados, ja jūt, ka, ar tiem burtiem, ir uz jūs, ka viņi nav tā labākā spēle, ar ko spēlēties un darboties. Tomēr vajadzētu pakonsultēties gan ar pirmsskolas skolotāju, gan sameklēt varbūt pie logopēda aiziet un paskatīties, kas ir pa iemeslu. Varbūt tās ir pārāk daudz visu citu lietu, un ka tiem burtiem nav laika. Ja varbūt tomēr tur slēpjās kāds zemūdens akmens, kuru mēs jau lēnām varam sākt kustināt, lai uz skolas laiku jau viss ir kārtībā. Jā, Inga vaicā, ko darīt, ja bērns cenšas tekstu ātri iemācīties no galvas. Kā es jau māku lasīt. Tekstu var atstāstīt precīzi veselām lapusēm, bet burtus un skaņas saklausīt īsti nepadodas. Burtot arī nepatīk. Jā, tad pie tā ir jāpiestrādā. Kā? Jāskatās. Kā piestrādāt? Kaut vai ejot parkā vai dzīvojoties ārā, kur tu tagad redzi, kas tur skrien suns. Tagad uzraksti man, ņem ar kociņu raksti, kādi tur tie burtiņi. Jeb tagad es te uzrakstīšu, kur šitos burtus izlasu, kas tur iznāca. Gan vecākiem, gan pedagogiem šādā te bērnu vecumā ir jābūt pilnām kabatām ar tām labajām viltībām, kā viņu piedabūt tai procesā. Jūs tikai vienu pastāstījāt vēl kādu. Tad vēl, protams, ka var no rīta putrā zīmēt burtiņu, katru rītu iezīmēt kādu citu, izdomāt, kādi vārdi sākas ar to burtiņu. Varbūt kāds vārdiņš, kuram tas burts ir vidū kaut kur tā skaņa skan vidū vai beigās. Tad tieši tāpatās lasīt kādus avīžu uzrakstus vai žurnālu uzrakstus. Ja māma grib izlasīt to rakstu, atnāc man izlasi, kāds tad nosaukums tur tam rakstam. Vai radio bet televīzijā, kad ir uzraksti un filmu nosaukumi, un tad var skatīties un uz mašīnām saukt numuru, zīmēm, burtus un ciparus. Un tur arī būs gan tas virziens no kreisās uz labo.
gan pēc kārtas viss, jo bērniem, kam ir laba atmiņa, viņi tiešām ļoti lieliski jau vienreiz lasītu tekstu, skaita no galvas tā, ka prieks. Nu jā, par to arī šis stāsts. Tā kā tos tekstus tad vajag dažādus, tad nodar tās, lasīt pa drusciņai. Ja nepatīk, tad bērnam ir grūti. Un viņš saka, negribu, un nesanāk. Jā, es nemāku. Ar šitādām lietām parasti ir tā, ka vajag iekārtot kaut kādu konkrētu laiku, piemēram, tā kā tīrīt zobus. Tagad 7, jeb tagad beidzās multene, tagad mēs šitās 5 minūtītes, mēs šito te palasam. Pa drusciņai, pa kripatiņai, bet katru dienu un noteiktā laikā, tad bērniem arī tās lietas, kas nepatīk, viņi tās pieņem kā pašas par sevi saprotam. Tā kā no rīta lec saule, tā viņam 7, tagad tie 3 vārdi ir jāsaburto. Ļoti laba lieta ir saliekama abecīte. Te, ko es jau iesāku stāstīt, ar tiem burtiņiem likt. Paši taču var sagriezt vienalga vai no kartona vai no papīra, un tad likt tos vārdus no burtiņiem. Katru dienu tev 3 jāsaliek. Māma izlas, kā viņi skan, jūs skan pareizi, viss kārtībā. Darbojamies tālāk. Arī nepārslogot to bērnu. Ja viņam nepatīk, tā tad ir grūti, un ar to stundu tagad sēdi pie galda un mācies, ar to būs kreņķi tikai visiem. Aizvien vairāk. Jā, tieši tā. Interesanta metode ir bērniem aizraujoša arī burtiņu izgriešana no žurnāliem, no avīzēm, un tad pašam salīmēt savus vārdus, savus tekstus. Un man pašai ir pieredze, ka bērni ir gatavojuši ēdienkarti. Griež burtus, līmē, pieņemsim, es no rīta gribētu, ko tad es gribētu? Vai tur kādu putru, vai maizi ar kaut ko virsū, vai tur būs virsū siers, vai tas būs kāda desa, vai kas jau tur bērniem katram patīk, vai tās būs pārslas ar pienu, vai tas būs jogurts, un tad attiecīgi jau viņam jau šis burtiņš ir no tiem izgrieztajiem burtiem jāsaliek šis vārds. Vai viņš viņu uzlīmē, vai viņš viņu uzraksta, tas jau atkal paliek viņa pašai interesēs, bet patīk bērniem arī šāds variants. 5-gadnieki, 6-gadnieki atkal par vecumu jautājumu. 5, 6, jā. Noteikti. Jā, ir bērni, kuri jau pat 4 gados, ja viņam ir šī interese par lasīšanu, par šo burtu spēlēšanu, viņš pat to nesauc par lasīšanu. Tā ir spēlēšanās ar burtiņiem, spēlēšanās ar vārdiņiem. Meklēt vienādus burtus, meklēt atšķirīgus. Interesi par lasīšanu. Man patika šis vārdu salikums, un ar to mēs pēc brīža turpināsim. Kā veicināt lasīt prasmi, nostiprināt vēlmi un interesi, patiku lasīt. Par to sarunas turpinājumu šodien raidījumā ģimenes studija. Atgādināšu, ka arī jūs varat mums zvanīt vai rakstīt, varat ko pavaicāt. Tālruņa mūsu studijā ir 6722 5599 vai 6722 888, vai arī varat mums sūtīt tiešo ziņu no Latvijas Radio 1 mājaslapas. Un ko jautāt manām studijas viešņām, šodien tās ir Ilona Salna un Zeltīta Šneidere. Labāk un ātrāk lasīt prasmi tātad apgūst tie bērni, kuru vecvecāki daudz lasa priekšā. Tā tāda tēze, teorija, ko jūs izvirzījāt. Jā. Vai to var attiecināt arī uz interesi par lasīšanu? Protams, ir tie saucamie bērni, tie grāmatu tārpi. Viņš tikai pa grāmatām var dzīvot, un viņam interesē, un viņš šķirsta un skatās. Bet tas, ka es daudz lasu bērnam priekšā, vai tas garantēs viņā tādu izteiktāku interesi pašam iemācīties un pašam lasīt? Vai tomēr ir arī izņēmumi, nevar tik? Ir izņēmumi, un noteikti viņam jārada arī tā interesi lasīt pašam. Citādi viņš būs pasīvais lasītājs, kuram gribēsies tikai klausīties, jo pašam piepūlēties un lasīt, jo tur ir jālasa. Tur tad jāsaprot vēl tas viss. Tas nav, piedodiet, tik kaifīgi, vai ne? Nekā sēdēt un klausīties, kā mamma to dara. Jā, tā kā tai procesā noteikti arī jāiesaist tas bērns, kaut vai vienu lapusi, tie bērni, kuri lasa jau. Vienu lapusi izlasa bērns, otru mamma. Bet interesēt mācīties lasīt. Tad, ja mamma tik smuki un izteiksmīgi un daļrunīgi katru vakaru čakli lasa priekšā, kāpēc man pašam mācīties? Priekš kam? Tad arī pats viņš varēs lasīt. Ir bērniem, kuriem tā motivācija rodās pašam no sevis. Un viņš bieži saka, es arī gribu tā kā tu. Un tad viņš ņem un cīnās un visādi darbojās. Ir, protams, ja tā interese neveidojās, tad tur nākas pielikt ļoti lielas pūles. Ļoti lielas. Kaut vai tik daudz, ka katru vakaru 5 minūtītes mēs tos burtiņus, kaut 3 burtiņus saliec rindā. Kaut vai sākt ar tādu, pavisam mazumiņu. Un darboties,
tālāk pa kripatiņai uz priekšu. Un, protams, bērnam kā visas lietas arī lasīt gribēšana un tā interese viņam ir jāmāca. Viņam ir jāstāsta, jārāda, viņš ir jāizved uz biblioteku, viņš ir jāieved grāmatveikalā, viņš ir ar mājas grāmatām jāiepazīstina, jāizstāsta varbūt kādu vecmāmiņu kādas grāmatas lasīja un kā bija, nu visādos veidos viņam tā interesi jārada. Uzklausīsim kādu jautājumu, lūdzu. Es varu runāt? Jā, lūdzu, mēs jūs dzirdam. Labdien! Labdien! Tevēn vecmāmiņa, es jums gribēju drusciņ dažos vārdos pateikt, kā es savam jaunākam mazdēliņam iemācīju lasīt. Viņš burtiņas no saliekamās mājas mācījās, un viņam bija nepilni 3 gadiņi, ka viņš tos bija iemācījies. Viņš pats nāca klāt un prasīja, kas tas ir pa burtiņu un kas tas ir pa burtiņu. Un tad, kad viņš to bija iemācījies, es nopirku grāmatiņu, ir tāda, viņam bija kāda 3 gadiņi, drusku vairāk, ka viņš iemācījās visu burtiņus. Un tad es nopirku grāmatiņu tādu, mana pirmā lasām grāmata, kur viss teksts ir ar lielajiem burtiem. Un tad mēs to kopīgi lasījām. Es lasīju garos vārdus, un viņam iemācīja tos, kas ir ar 2 burtiņiem, tos vārdiņus tekstā izlasīt. Tad, kad viņš tos viss bija apgūst, tad es viņam mācīju ar 3 burtiņiem tekstā tos vārdiņus apgūt. Un tā pakāpeniski uz priekšu, kamēr viņš iemācījās, viņam bija 4 gadiņi, ka viņš iemācījās tekoši lasīt un jau ņēma grāmatas no bibliotekas. Un pašam tagad joprojām patīk lasīt? Jā, viņam patīk lasīt. Liels paldies jums par šo iedvesmojošo stāstu, piemēru. Kā jums tas izklausās? Tas tāds izcili pozitīvs. Veiksmes stāsts. Veiksmes stāsts. Jā, bet ir šī bērnam motivācija. Jā, tieši tā. Jāskatās tikai vai tajos 3-4 gados, vai viņam bez tās lasīšanas ir arī pietiekoši daudz aktīvas lietas, vai viņam nesāk bremzēties fiziskā attīstība, vai viņam tomēr tas kompleks, visa attīstība iet uz priekšu, ne tikai lasīšana, bet šādi te kā vecmāmiņa stāstīja, pilnīgi ideāli sākumā mazie vārdiņi, tad lielie, tad abi kopā. Jā, grāmatas ar lielām bildēm. Man gribējās parunāt par šādu aspektu, jo mūsdienās par iešanu uz grāmatveikalu, piemērs no manas ģimenes un komunikācijas ar meitu, ļoti gribās tās lielās bildes un tās bilžu grāmatas. Kā tad īsti pārslēgt bērnam uzmanību no tā, ka tā vizuālā uztvere ir ļoti sastimulēta, protams, televīzija un multfilms neatņemam ikdienas sastāvdaļu un tomēr interesēties par tiem burtiem, ja tās bildes ir tik jaudīgas. Jāskatās noteikti, lai tās bildes nav pārlieku raips un krāsains, ka tur jau vairs ne gala, ne malas. Tad ir tādas ļoti labās grāmatiņas, arī pasakas, kurās nav daudz jālasa, un bildi var izkrāsot pats. Tad bērnam tie vizuālie kairinājumi nav tik daudz. Un darbošanās tur ir pāriem gan pirkstus trenēt, gan krāsot, gan arī to iztēli veicināt. Kāda tad bija tā vardīte? Šī tāda zaļa vai tāda zaļa? Un kādas tad tās puķis? Un tad viņam tā būs tā sava grāmata. Bet pāriem, īpaši tādiem maziem bērniem ar ļoti košām raibām, tādām pārlieku krāsainām, nevajadzētu aizrauties. Jā. Visām, tā kā vai Disney grāmatiņas vai kas. Tepatās man ir viena, viņa arī liekas, ka ir ļoti, ļoti raiba. Bet tomēr viņai ir konkrētas līnijas, izteikta krāsa, ja tā ir dzeltena, tad dzeltena, ja tā ir lapiņa, tad viņa ir lapiņa ar konkrētu formu. Nepārsātināt, noteikti nepārsātināt, lai bērnam paliek vēl arī vieta iztēlei un pašam tai domai, ko paskatīt vēl uz priekšu, tas arī, kas nav tur uzzīmēts. Jā, Anna mums raksta, man ļoti palīdzēja, ka lielais brālis mācīja lasīt 5 gadu starpību. Tolaik bija grāmata par burti un meitiņu, un ja atpazina burtiņu, tad brālis lasīja konkrēto pasaku. Tāds klausītājs arī iesūtīts piemērs, bet šobrīd mūsu sarunai piepulcējas vēl kāda. Brālim. Jā, šobrīd mūsu sarunai piepulcējas vēl kāda dalībniece, tā ir izglītības eksperta Aija Tūna, un Aija ir savs skatījums uz lasīt prasmes un lasīt prieka veicināšanu. Labdien! Labdien! Aija, kas ir tas būtiskākais, ko jums gribētos pateikt mūsu šīs dienas sarunas kontekstā? Kā radīt bērnā interesi par lasīšanu un kā vairot lasīt prieku? Es
klausījos raidījumu ar tādu diezgan drebošu sirdi, jo sākumā bija tik daudz runa par tehniku, bet tad par laimi tā saruna aizvirzījās uz to, ka lasīšana faktiski ir kaut kas ļoti aizraujošs, kaut kas, ko cilvēki dara. Un es domāju, ar to arī jāsāk. Pats svarīgākais ir netaisīt ažiotāžu no mazām dienām, nesatraukties par to, ka, skolā būs jālasa. Protams, būs jālasa, jo lasīšana ir viens no veidiem, kā mēs izzinām pasauli, kā mēs sazinamies savā starpā, un tāpēc tas ir ļoti jauki. Un es patiesi gribētu mudināt visus vecākus un, protams, arī pedagogus pirmajā vietā likt šo lasīšanas motivācijas veidošanu, rādot bērniem, vienkārši palīdzot viņiem saskatīt, ka lasīšana ir visapkārt un mēs to darām visu laiku. Kā to izdarīt? Mēs varam kaut ko lasīt no rīta brokastojot, jo uz piena pakas kaut kas ir rakstīts, uz mīļākā seriāla pakas kaut kas ir rakstīts, uz šokolādes gabaliņa. Mana mazmeita Keita pēkšņi ieraudzīja savu burtiņu un tā tālāk un visu laiku. Jo tieši šī te lasīšanas motivācija bieži vien veidojas arī no tā, vai bērns redz, ka mēs paši pieaugušie lasām. Un kādreiz man šī saruna par lasīšanu atgādina sarunu par dārziņu ēšanu, kad jaunas un smukas māmas sanāk kopā un saka, kā lai tam bērnam iedod dārziņus. Un tā sajūta ir tāda, jūs laikam paši tos dārziņus īsti nemīlot, jo citādi šāds jautājums nebūtu. Bet ja ģimene sēž kopā un lasa, un kaut vai bērns izliekas, ka viņš lasa, tā ir pirmā kopā lasīšana, vai ne? Un tad mēs kaut ko uzzinām no lasītā, un tad mēs ejot pa ielu kaut ko izlasam, jo rakstīts ir visur, uz veļas mašīnas, uz datora ekrāna. Kolēģis jau teica, multfilmā ir nosaukums un var uzzināt, cikos tā sākas un tā tālāk. Šīs te lasīšanas dažādās funkcijas, lai izzinātu un lai gūtu prieku, arī tās, kuras bērnus ļoti ātri motivē. Un vēl mīļa vieta lasīšanai. Man ļoti patika, ka kolēģis teica, ka tā pie galda piesēdināts un tikai lai mugura būtu taisna un lai viss būtu tā kā vajag. Diez vai tā ir tā labākā lasīt mācīšanās. Bet omulīga vietiņa, kur mēs pat tiesi jauki iekārtojamies un lasām, tas gan palīdz un motivē. Jā, jums ir arī pieredze citu valstu izglītības sistēmu izzināšanā, salīdzināšanā ar to, kā ir citur kā pie mums. Piemēram, par veiksmīgu izglītības sistēmu tik daudz apjūsmoties Somi apgalvo, ka tieši laba lasīt prasme nodrošina panākumus arī dabas zinātnēs un matemātikā, un tur jau arī laikam ir tas atzinums, ka tieši tāpēc viņiem tik labi sokas, ka tieši lasīt prasme un lasīt prieks tiek īpaši stimulēts. Vai jūs esat manījusi, ar ko varbūt pie mums šī joma atšķiras no tā, kā citur? Jā, un te atkal tās lasīšanas funkcijas. Bērnam ir jāsaprot, kāpēc ir labi lasīt un ka tas ir vajadzīgs viņam pašam. Un es gribētu teikt, ka šeit mums ir laikam pirmām kārtām jācīnas ar to, kas sen vairs netiek pieprasīts, bet ko pedagogi joprojām dara, un tā ir lasīšana uz laiku un lasīšana ātri. Jo visvairāk kļūdu matemātikas un dabas zinību un citos darbos rodas tieši tāpēc, ka bērns ir lasījis ātri, nav lasījis ar jēgu, nav pamanījis loģisko pauzi un līdz ar to galīgi nav sapratis. Viņš ir izlasījis, bet viņš nav sapratis. Es nesen dzirdēju ļoti interesantu piemēru par uzdevumu, un tie vairs nebija mazi bērni, un matemātikas uzdevums skanēja apmēram tā, kokā bija 40, vārnas, visas izņemot 7 aizlidoja. Cik vārnu palika kokā? Vairāk kā puse bērnu atbildēja nepareizi, jo viņi bija ātri izlasījuši, pielietojuši stereotipu, ka ja divi skaitļi ir, tad viņi visticamāk ir jāsaskaita vai jāatņem. Tā kā lidoja projām, tad visticamāk jāatņem, un atbilde nepareiza. Mācam lasīt lēnām un mācam lasīt ar izpratni. Tas ir ļoti svarīgi tieši tajā aspektā, lai pēc tam lasīšana palīdzētu mums mācīties citas lietas. Jā, liels paldies jums par šo piemēru. Patiesībā es arī iekritu tieši tāpat kā sākuma skolēni, jāatzīstās. Bet, ko tur kautrēsies? Paldies jums par komentāru. Jā, kā vienmēr lieliski arī piepulcējot vēl kādu viedokli. Kādu jūs attieksmi pret, piemēram, lasīšanu uz ātrumu? Ko logopēdi par to saka? Nē, ziniet, tā lasīšana uz ātrumu, tas jau ir tikai viens no tiem rādītājiem. Protams, ka mēs nevaram runāt par kvalitatīvu lasīšanu, piemēram, 5. klasē, ja tiek lasīti 10 vārdi minūtē. Un tas mums kalpo, ja mēs izmēram to vienu rādītāju, mēs
paši zinām, un arī bērni zina, ka mums ir kaut kas jādara, lai to vienu rādītāju arī pabīdītu uz augšu. Bet es domāju, ka nav vairs tādu laiku, ka visi tika stādīti rindā, ja, un uzņemts chronometrs. Jā, man pirmajā klasē tā bija. Jā, es domāju, ka tā vairs nenotiek. Tas ir vienkārši kā rādītājs viens no lasīšanas tādiem kritērijiem, ja, bet... Jā, Zeltīt, jums par to arī bija kas piebilstams droši. Ir šobrīd arī, par ko es ļoti esmu daudz runājusi arī ar pazīstamiem pedagogiem, bet šeit arī bija formula, kur mums reiz stāstīja arī viena no kolēģiem, kur attiecīgi izlasītais vārdu skaits ar izprasto vārdu skaitu un kāds tad ir rezultāts. Tur vai bija reizināšana vai dalīšana, šobrīd es to tā nepateikšu. Bet, ja šis rezultāts galā ir 0, tad tā lasīšana ir 0. Un tu vienalga, tu vari būt izlasījis 10 vārdus, tu vari būt izlasījis 130 vārdus. Tā lasīšana ir 0, ja tu nevari pateikt, ko tu izlasīji. Un man pašai ir bijis kurjos, kad es bērniem prasu, jums ir rakstīts, jūs esat lasījuši minūtē. Un ko tad jūs izlasījāt? Un viņi ir teikuši, bet mums tas nebija jāsaprot, mums bija tikai jāizlasa. Un tad šeit parādās tā nianse, kāpēc tad ir tikai jālasa, bet nav jāsaprot. Tieši tā. Tas tad ir tas retoriskais jautājums. Tas ir pārprast, bet attiecībā vēl uz motivēšanu, uz to, kā bērnus ieinteresēt lasīšanai, šogad iestāde, kurā es strādāju, pievienojās bērnu žūrijai. Un ļoti, ļoti jūtami tieši tagad septembra mēnesī tās grāmatas, kas ir ieteiktas bērnu žūrijā, tās plauktā nestāv. Nāk 1., 2., 3., 4., pat 5. klases zēni, kuri nekad nav nākuši uz biblioteku, viņi nāk un ņem tās žūrijas grāmatas, viņiem interesē. Draugs izlasīja, man arī tagad vajag. Jā, Daci jautā par līdzīgu tematu. Labdien, vai ir kādi ieteikumi, kā var ieinteresēt lasīt 11 gadus vecu zēnu? Otrs dēls 10 gadi lasa labprāt un tekoši, bet vecākais lasa ļoti lēni. Jocīgi tas, ka vecākais dēls sāk runāt ap gada vecumu, bet jaunākais tikai ap nepilniem 3 gadiem. Ģimenē daudz lasā, mājās ir liela biblioteka, ejam arī uz skolas un ciema biblioteku, abonēju arī bērnu žurnālus, bet lasīt lielāko dēlu var piedabūt tikai ar strīdēšanos. Nu, tur tā izklausās, ka kāds āķis noteikti, ka kāds lasīšanas traucējums tur noteikti ir. 11 gados. Jā, nu viņš nav pamanīts droši vien jau ātrāk, jo parasti 11 gados, nu viņš tā neizlien nezinu, kurienes tā kā sēna no sūnām. Viņš pamazām jau sākas tajā posmā, ka jau tā lasīšana sākas. Bet 11 gadi ir diezgan daudz. Nu, mammai pilnīgi apsveicamas idejas un viss gan par žurnāliem, gan par visu pārējo. Visticamāk, ar to arī tā jāsamierinās, ka tā lasīšana būs lēnāka nekā citiem bērniem un nekā mazākajam bērnam, bet, protams, palīdzēt. Tagad jau ir jādomā par tām palīdzēšanas stratēģijām, kā atvieglot to, ka tie milzīgi garie teksti jālasa, ja varbūt kaut ko var palasīt priekšā un tādā veidā neatstumt vēl no tās lasīšanas, bet tas, ka lēni lasa, tas jau varētu, un nelabprāt, tas jau vien liecina, ka ir tomēr grūti, nevis tas, ka es tikai negribu, bet arī, ka kaut kas nav tik gludi, kā gribētos. Tur varētu būt arī svarīgi atrast to tēmu, kas interesē šim zēnam 11 gadu vecumā, jo tagad ir ļoti, ļoti plašs piedāvājums par robotiem, par dinozauriem. Kaut ja viņam, pieņemsim, patīk tas pats datorspēles, arī par to informāciju var atrast. Un ja ne grāmatās, tad varbūt var izprintēt informāciju kādu no interneta, kas, kaut kas tomēr šo zēnu var atrast, ieinteresēt un aizraut. Ieinteresēt un aizraut. Uz šādu viļņu arī beigsim. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien saku savām viešņām. Tās bija logopēdes Ilona Salna un Zeltīte Šneider. Paldies, ka atnācāt par raidījumu tapšanu. Šodien rūpējās arī Loreta Bērziņa, Regīna Bieziņa un es Agnese Linka. Mēs no atvadāmies.